Dotajā brīdī Daugavpilī notiek projektu realizācija, kura saistīta ar ceļu remontiem un pie tām pieguļošās teritorijas labiekārtošanu. Un, kā paziņoja komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti, jau tuvākajā laikā būs pabeigti darbi Mihailsa ielā, kā arī Cietokšņa un Sakņu ielu krustojumā. Izņemot to, eksploatācijai būs nodota atjaunotā gājēju atpūtas zona, kur atrodas Cietokšņa ielā blakus Daugavpils Svētā Pētera Romas katoļu baznīcai. Bet dažas dienas atpakaļ notika vēl viena celtniecības objekta pieņemšana. Pilsētnieku priekam, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās, kuras atrodas 18. novembra ielas abās pusēs, Gubiša ezeras apkaimē, bija uzceltas šīs kāpnes. Tagad iedzīvotāji varēs šķērsot tramvaja sliedes, nebaidoties nokrist, aizķeroties aiz sliedēm. Protams, labi, viss kā paveikts, viss paveikts skaisti. Ja ir šīs kāpnes, tad jābūt arī otrām. Jaunieši var pārlēkt nožogojumu, bet vecie ļaudis to nevar. Bet tuvākajā laikā 18. novembra ielā Klusās ielas apkaimē uzsāksies darbi, lai uzlabotu lietus kanalizācijas sistēmu. Pēc komunālās saimniecības pārvaldes speciālistu teiktā, tas palīdzēs atrisināt problēmu ar braucamās daļas aplūšanu, kad līst lietus gāzes. Laiks parādīja, ka agrāk šeit uzstādītie filtrējošās akas uzdevumu nepilda. Patreiz mums ir informācija, ka Binders ir noslēdzis līgumu ar uzņēmēju, kurš veiks lietas kanalizācijas uzlabošanu. Tad tur būs caurdare un lietas ūdens uztverēju izbūves. Mēs ceram, ka tas atrisinās visas problēmas šī rajonā. Jāatzīmē, ka šo darbu laikā ceļa virsma necietīs. Nebūs arī ieviesti autotransporta kustības ierobežojumi.